Nu, un Zviedri metīs pirmie, un šķiet, ka laukumā ir Matijas Vainhandls. Jā. Matijas Vainhandls, Maskavas Dinamo uzbrucējs pret Edgaru Masaļski. Un paredzēt, ko Vainhandls darīs, īsti neredz. Nu, neredzam, vārtos ir Sergejs Naumovs. Nu, interesanti izvēle izdara mūsu treneri. Izlaiž Sergeju Naumovu un Matijas Vainhandls pārspēja mūsu vārtsargu. Parāda, ka metīs nomāna Sergeju no nulles nērtās puses, redzam, ieraida Ripu vārtos. 1-0 pagaidām vadībā ir Zviedri mums. Aleksandrs Ņiževijs, nu, paužu un tehnikas meistars māna, un diemžēl pazaudē Ripu. Nomānījis, jo viņš bija līvu. Tā arī bija viņa iecer dabūt uz ceļiem vārtsargu un pēc tam izdarīt, ja nu pauži, ja metienu virs zem pārlikni, redzam, māna Aleksandrs Ņiževijs, māna kustība un līvs ir uz ceļiem, diemžēl neveiksmīgi nākamā kustība un Ripa pazaudēta. Magnus Johanssons, Zviedrs aizsargs un pārliecinoši vārta augšējā stūrī. Ieraida Ripa Magnus Johanssons, un lai vēl varētu turpināt cīņu šajā pēcspēles sērijā, nākamajam mūsu spēlētājiem ir jāgūst vārti Mārtiņš Cipuls. Un Mārtiņam jāgūst vārti, lai vēl būtu cerība. Es atceros Mārtiņš Karsums. Mārtiņš ir tikai Karsums. Karsums pret Līvu. Labi visu izdara Mārtiņš Karsums un saglabāt cerību. Tagad jācer atkal ir uz mūsu vārtsargu Sergejs Naumovs. Tver nākamo metienu. Redzam, līdzīgi kā Vainhandls gūst vārds Mārtiņš Karsums. Berglunds. Labi nospēlē Naumovs. Berglunds, labs plauks mestiens vārta augšējā stūrī. Domāts, labi nospēlē Sergejs Naumovs. Nu, kurš būs tagad? Herberts Vasiljevs. Nu, arī šobrīd. Herbertam jāgūst vārti. Vasiljevs ieslidojas. Labi nomāna Neišers, 2-2. Būs papildu laiks, pēcspēles metienu papildu laiks. Ar nerviem, viss kārtībā Herbertam Vasiljevam. Un arī 2-2 ir pēc pirmās metienu sērijas. Nezinu, ļoti grūti ir vārtsargiem, kuri tur tvērēcīnu kreisā rokā, atvairīt šos metienus, ko izpildu labā nulles tvērienu spēlētāji. Tā kā tagad Herberts Vasiljevs zina no neērtās puses, daudzreiz tā tie gūt vārti, it kā var paredzēt. Un Aleksandrs Ņiževijs, turam īkšķi par Aleksandru Ņiževiju. Otrais piegājiens Sašam. Tā kā pirmie sāka pirmajā kārtā Zviedri, tad mums tagad jāsāk. Ņiževijs. Teicama pauze, nav varianti. Stefan Līvu, nav varianti. Šoreiz tev nav varianti, un uz to, ka Saša divreiz varētu pazaudēt Ripu, izejot 1-1, uz to bija cerēt naivi un skaists metiens, skaisti vārti Ņiževi izpildījumā. Skatāmies pauzi, nu, cik tā kustības Līvs nabags sev izdarīt. Tas tikai rāda par to, ka nepārliecinoši un ļoti uztraucis vārtsargs. Pirmais paspēja kāds 3 kustības izdarīt, pirms Aleksandrs tikai 1 māju kustību. Un tagad Naumovs pret Johanssonu. Uzvara! Latvija uzvar Zviedriju. Pirmā vēsturiskā uzvara pret Zviedriju un 2 punkti. 3-2 papildu laikā. Latvija, nu jāsaka, sensacionāli uzvar Zviedriju, lai arī nezvaigznēm pārbagātā, bet katrā ziņā ar talantu pārbagātu komandu. Un Bengts Åke Gustafsons. Bengts Åke Gustafsons nopūšās, pasaka kādu vārdu zviedriski, arī turpina runāt. Un priecājas Latvijas izlase. Nu, izcīnīta uzvara, jo tieši vārdi tiešām cīnījās no pirmās līdz pēdējai minūtē. Redzam Jāņa Sprukta emocijas. Magnus Johanssons raidīja Ripu, uzminēja šoreiz, ko darīs Johanssons Sergejs Naumovs un atvēra izšķirošo metienu un līksmo mūsu rezervis Soliņš un galvenais treneris Oļegs Znaroks. Latvija pirmo reizi pārspēja Zviedriju, lai arī pēcspēles metienos, bet tā ir uzvara. 2 punktus šajā spēlē nopelna Latvijas izlase un 1 Zviedrijai. Tagad būs tradicionālā pēcspēles apbalvošana. Katras komandas labākie spēlētājs saņems Tīsots firmas
dāvātos pulksteņus. Nu, un ja mēs mēģinām skatīties, kas varētu būt, tad, es domāju, ka mūsu izlasē Edgars Masaļskis. Rāda mums Aleksandrs Ņižvī. Ļoti svarīgi pēcspēles metienu guva Aleksandrs. Spēja aizmirst šo neveiksmi pirmajā metienā un ļoti augstnīgi un ļoti skaisti meistarīgi guva vārdus. Tagad tiks stādīt priekšā cilvēki, kuri pasniegs šīs balvas maču labākiem spēlētājiem. Kurš varētu būt labākais Zviedrijas izlasē? Magnus Johanssons. Redzam, Latvijas izlase tradicionāli pēc šādām uzvarām, kad, teiksim, nosacīti visi ir pret tevi, gan meistarība, gan pieredze. Latvija, kad risīnos uzvaras, stāv šādi. Jā, man bija taisnība. Magnus Johanssons, labākais spēlētājs Zviedrijas izlases sastāvā. Tad Latvija stāv apķērusies pleciem, protams, gaidīs un izbaudīs to mirkli, kad skanēs Latvijas valsts himna. Šeit es kļūdījos. Jānis Sprukts. Labākais mūsu komandā šajā spēlē. Tagad fotografēšanās un vēl tikai Latvijas valsts himna, kura pirmo reizi šajā čempionātā skanēs Bernas arēnā. Tātad Latvija 3-2 pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Zviedriju. Klausamies mūsu valsts himnu. Mēs mūsu valsts himnu un redzam, ka hokeisti dzied tomēr mūsu himnu un grēks nedziedāt pēc šādām uzvarām. Apsveicam vēlreiz mūsu hokeistu ar šo fantastisko uzvaru un atgādina, ja kāds nav redzējis kādus interesantākos momentus šajā spēlē, tad to jūs varat redzēt mūsu mājaslapā tv3.lv, kur var redzēt TV3 translāso spēļu tiešraidzi spēļu atkārtojumu, beztabū video reportāžu no Šveices, pēcspēles fotogaleriju un labāko momentu izgriezumu un noteikti, ka nenožēlosiet, jo vēl vieni zelta mirkļi Latvijas hokeja vēsturē ir ierakstīti. Tātad Latvija uzvar Zviedrijā rezultātu 3-2 pēcspēles metienu sērijā un nopelna pirmos 2 punktus šajā čempionātā. Par šo spēli jums stāstīja Artis Sābols. Paldies, ka bijāt kopā ar TV3 un uz tikšanos nākamajās spēlēs.